Pakratam, priekšā pakratam. Man nav laika runāt, zinu, ļoti garšīgi. Vienkārši tad tu būsi zaudējis. Ja man būtu rīvēts siers, tev acis izsprāks tūlīt. Zana, man viss būs laika daudz vienkāršāk. Ir tāds ballīšu sajūta nedaudz, ne? Šī ir tāda jaudīga mērcīte. Čau, Zane! Čau! Es esmu gatavs jauniem izaicinājumiem. Es arī, bet kā tu redzi, grila sezona vēl nav sākusies, tāpēc mēs esam virtuvē. Kā tu jūties šajā teritorijā? Es jūtos ļoti labi virtuvē. Tad šoreiz mēs pamainīsim nedaudz noteikumus. Un mēs nevis stāvēsim pie grila un pie gadžetiem, bet pārbaudīsim spējas, cik prasmīgi pavāri mēs esam. Ja? Un tad viens darbosies ar gadžetiem dažādiem, ar cepeškrāsni, gaisa fritieri, svariem, blenderiem un visām citām lietām. Un otrs tikai ar nazi, rokā, savām zināšanām. Nu, var sakot, jo mazāk lietu, jo labāk. Izklausās diezgan pazīstami. Bet, lai būtu interesantāk, šoreiz mēs nevis katrs pārstāvēsim savu to virtuves zonu, ja, bet lozāsim. Vienā reizē varbūt tev būs gadžets, citā reizē man. Kā mēs zināsim, kas mums jāgatavo? Šeit ir rakstīts, ko mēs šodien gatavojam. Labi. Abi divi. Kas tur ir rakstīts? Uzkodu plate ar 3 veidu mērcēm un lielajiem tortiljas čipsiem. Tā kā jau konkrēts viss stādījumi. Labi, tas mums ir skaidrs. Šo mēs taisam. Jautājums, kurš taisa ar gadžetiem? Sakratam, aiz muguras pakratam, priekšā pakratam. No, Zane, tev ir jāliek roka. Kuru darba stācija būs mārā? Nazis. Nu labi, kā būs, iesim skatīties, kā mums veiksies. Labi, kāds tev plāns, ko tu gatavosi? Es taisīšu 3 salsas. Es taisīšu no pupiņām, tādu tā kā pupiņu humus, cik tādu meksikāņu stiliņā. Tad es uztaisīšu zaļo koriandra salsu, un tad es uztaisīšu jalapeņo siermērci. Izklausās garšīgi. Es uztaisīšu klasisko guacamole. Jā. Tad es uztaisīšu savus tādus mīļākos salātus, kur ir kukurūza ar lociņiem, tomātiem un laimu, un tur tāds salds kāps. Un trešais man būs tāds putotais fetas smēriņš, kas arī ļoti garšīgi ar čipsiem. Mums nav tie čipši arī jāpagaršo. Nu, vispār vajadzētu. Skatāmies, jo šie kaut kādi īpašie giant lielie. Bet īstenībā ļoti labi priekš mūsu tēmas, jo visām tām dipu mērcītēm jau vajag tā kā, lai viņi var tā kārtīgi iegremdēt un paņemt, vai ne? Man nav laika runāt, zinu, ļoti garšīgi. Ķeramies pie darbiem. Tā, es tagad sākšu ar guacamole. Es sāku ar salsu, jo salsa man vispār neko neprasa. Tu viņu blenderēs, vai ne? Jep, mans viens no mīļākajiem gadžetiem mājās ir tieši rokas blenders ar šito mazo krūzīti. Tā, sākās. Stampā grīdu posms. Vispār, guacamole šitā var diezgan labi uztaisīt, bez gadžetiem. Re, šis man būs tūlīt gatavs. Tā, man vēl šeit prasās viena svaiga ķiploka daiviņa. Es lieku klāt tam avokādo zaļo papriku. Visu uz aci, vai ne? Tu zini, jā, uz aci tāds pēc gaumes laikam jau. Man pirmā mērce jau ir gatava. Es tur ieliku daudz svaigu kinzu, laimu sulu, sarkano sīpolu, vienu ķiploku daiviņu un čili pārslas un jūras sāli. Un? Kā tev liekas, mūsu viesiem garšo koriandrs, vai ne? Es riskēšu un cerēšu, ka jā, jo man ļoti garšo un es viņu izmantoju ļoti daudz. Savukārt manā guacamolītē iet tātad 2 avokādo, 1 mazs gabaliņš no zaļās paprikas, tomātiņš. Zinu, ka avokādo garš atdzīvojas tad, kad ir sāls daudz. Pipari. Es lietoju savu otru mīļāko virtuves gadžetu. Tas ir šis mazais virtuves kombainīts. Un taisīšu savu pupiņu salsu. Tā, te man ir mazliet tahīnī, tā ir sezama sēklu pasta. Zini kā, es nelikšu koriandru.
ja nu viņam negaršo, tad vismaz mans ēdiens viņiem viņam garšo. garšos. Nu, bet ja viņam negaršo, tad tu būsi zaudējis. Un es būšu uzvarējis. Tā, es varētu pamēģināt šai te pielikt ķiploku granulas tā vietā, lai, zin kā, svaigs ķiploks diezgan asss un tāds pikants šitās te granuliņas, man liekas, ir mazliet maigāks. Viņām tādu mazliet grauzdētu ķiploku arī nocira. Nu, kā iet tev un gadžetam? Es tev vienu mazu tips and triks ar šo gadžetu varu pastāstīt. Es gribu krēmīgu humusu vai krēmīgu krēmzupu. Ir jānoskait līdz 60. Kamēr tu tur minūti blenderē, es taisu savu nākamo arī mērcīti, kur ir kukurūza, lociņi smalki sakapāti, ķirštomāti, laimes sula. Mans pupiņu humus ir super maigs. Nē, varbūt drūstiņas kābumiņu prasās tāds zing viņam. Lai nav kā bēbīšu biezenīts, jā? Tā, šo es krāmēšu iekšā. Tad es šim visam lieku klāt laimes sulu. Tā, bišķiņ olīveļu. Principā mans otrais dipiņš jau būs gatavs. Un es, kā savu pēdējo, taisīšu jalapeņo siera mērci. Uzmini, kas man nebūs jārīvē. Siers? Tas īstenībā tas, ko es parasti negribu darīt. Jo var diezgan ātri sabojāt manikīru. O, ir. Ļoti labi. Es taisu savu pēdējo dipiņu. Putota feta ar citronu. Citu lifehacks, ja? Es visu mūžu rīvēju citronu šādi, ja? Turu un tā kā rīvēju. Un tad es tā kā neredzu, cik tālu es jau rīvēju un beigās jau to balto daļu, kas ir rūkta. Jā. Līdz es ieraudzīju, ka vajag darīt šādi. Tu tur to citronu un to rīvi, tā kā ej uz riņķi, nevis otrādāk. Ej, tu nospasties. Ohoj! Vispār! Ja man būtu rīvēts sieras uģi. Re, sieras arī vēc. Viņš izcili. Tā, jogurts. Man, kur ir zaļie marinētie jalapeņo. Šitos es sakapāšu un tad es viņus likšu iekšā siermērcē. Kā tu viņus ēdis? Šitā. Kur viņus likt? Tev acis izsprāgs palikt. Varētu citronu piparu vēl pielikt. Tā, te man ir miltiņš. Bišķi es viņu te apgrauzdēšu, bet pavisam nedaudz. Es nestarežģīšu lietas. Tu jau vienkārši tur kaut kādām tehnoloģijām aizraujies. Jā. Tā, to miziņus gribu vēl bišķiņu te virsū. Zini, ķiploks nepielikt. Tas bija tāds, cik žēl, Zane, ka tu aizmirs ķiploks. Labi, es varētu pārbērt ķiploku pārslas. Šī labi izstājas. Sieriņš ir gatavs. Ir tāds ballīšs sajūta nedaudz, ne? Un tās uzkodiņas liek domāt, ka tuliņi zvanīs jau draugu pie durīm un tāds, viss gribas paspēt. Man ļoti labi iedarēsies kā reizi. Man liekas, tā būs labi. Zana, man viss būs laikam ļoti daudz vienkāršāk. Gatavs. Tev arī gatavs? Man arī gatavs. Nu, man liekas, pietrūks šeit tikai viena lieta. No. Kāds garšīgs kokteils. Un tad, man liekas, mēs būsim draugus pārsteiguši uz visiem 100%. Tā, man liekas, ir ļoti labi ideja. Tad ejam uztaisīt kādu kokteili. Ejam. Tā, Zane,
Šodien mēs pagatavosim brīnišķīgu klasisku kokteili, kas nāk no Meksikas un ies kopā ar salsu, un tā būs margarita. Margarita, man garšo margarita. Ļoti svarīgi šim kokteilim ir atdzesēt glāzi, un šeit arī mēs ieliksim ledu. Tas būs mums šeikošanai. Mēs sastāvdaļas vispirms saliesim šeit. Mums būs vajadzīgs šis te, tas ir apelsīnu liķieris Control, 20 ml uz vienu glāzīti. Nākamais, Zane, mums, protams, ir vajadzīga tekila. Šī ir tekila blanko, 50 ml uz vienu margaritu. Tad mums ir vajadzīga laimes sula, apmēram puslaimes uz vienu dzērienu. Šo mēs lejam iekšā šeit. Ieliekam šitā, izdarām šitā. Tagad sāk balvīt. Tā, nu redzi, un tagad mēs, protams, arī nodekorēsim margarita. Redzi, un šitā te var uzsist virsū. Bija kaut kāda dziesma. Margarita, margarita. Nu, par šito es nezinu, Zane. Margaritas ir gatavas. Mēs esam gatavi uzņemt mūsu viesus. Tā kā gaidīsim viņus un skatīsimies, ko viņi lems, kuram sēdiens būs sanāks garšīgāk. Nu, aiziet! Priekā. Priekā. Zaļā mērcīte. Stiprs? Šī ir tāda jaudīga mērcīte. Kinze? Es pat nejūtu garšu, viņa garša stipra. Siera arī nav baigi maiga. Bet tev nav tāda izteikta garša. Jā. Kas tas vispār ir? Es īstenībā tik liels čips neesmu načo redzējusi iepriekš. Man liekas, ērti ar mērcītēm ļoti. Jā, pat pilnīgi var dipot. Šī tāda bišķīt šķidrāk. Navas? Nē, šī tāds patīkam maigs. Un šī ir laba. Tad arī bišķīt pikanti, bet laba. Ļoti labi. Bet nu šis ir mans favorīts. Nu labi, balsojam. Zane, man ļoti patika. Es dabūju iespēju savus vismīļākos gadžetus izmantot, un man viss izdevās. Kā tev? Man likās, kā būs, kāds bez gadžetiem iztiks, bet nebija tik traki. Bet es īstenībā gribētu pamēģināt arī būt tavā pusē. Uz to tu vari cerēt, protams, bet es ceru, ka paveiksies atkal man. Bet kā būs īstenībā, tas tiekamies nākamajā reizē. Tiekamies nākamajā epizodē. Čau!